Labdien! Sākam mūsu webināru par ļoti ilgi gaidītiem mācību līdzekļiem, kas ir paredzēti skolēniem, kuriem ir dažādi dzirdes traucējumi. Un šie materiāli ir sagatavoti latviešu valodas un latviešu zīmju valodas apguvēju skolēniem un kā palīgi materiāls pedagogiem, lai apgūtu mācību saturu 1.–6. klasē latviešu un latviešu zīmju valodas apguvēju. Publicētie mācību materiāli ir pieejami Skolo.lv platformā, un šo mācību līdzekļu izstrādē ir piedalījusies ļoti liela komanda, autoru kolektīvs, Ieva Uziņa, Marta Leimana, Agrita Miesniece, Maiga Paigla, Salvita Vancāna un Ina Zaiceva. Un arī ilustratoras, kas šim mācību līdzeklim ir veidojuši ilustrācijas gan zīmju valodā, gan arī ilustrācijas, lai skolēniem materiāls būtu pievilcīgs un interesants. Šodien mēs vēlamies izstāstīt, ko sevī ietver šī mācību materiāli un arī kā to praktiski lietot. Un šīs dienas webinārā piedalās arī mācību līdzekļu autore Ina Zaiceva. Un mums arī palīdz Surdāta Ulks Rota Bube. Mācību līdzekļi ir veidoti skolēniem 1.–6. klasē, un tā skolēnu mērķa auditorija tātad ir, kas mācās gan pirmsskolā, gan sākumskolā. Un kopumā viss mācību materiālu komplekts ir palīga atbalsts pedagogiem, lai palīdzētu strādāt ar bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi 4. un 5. pakāpes līmenī, kā arī bērniem, skolēniem, kuriem ir smagi runas attīstības traucējumi izveidojušies, un arī dažādi veidi jaukta tipa mācīšanās traucējumi, kas ir saistīti ar dzirdi. Tālāk par to, kā konkrēti, ko sevī konkrēti ietver mācību materiāli, došu vārdu mācību līdzekļu autorei Ina Zaicevai, lai izstāstītu gan to tematisko ietvaru, kāpēc tieši tādas tēmas ir izvēlētas, arī to konceptu, kā mēs esam veidojuši, autori ir veidojuši arī valodas apguvi, un mēs centīsimies arī parādīt dažus praktiskus piemērus, lai skolotājiem veidojas tāds priekšstats, kā ar šiem mācību līdzekļiem varētu strādāt. Labdien! Esmu Ina. Tātad mans uzdevums ir pastāstīt par saturisko tematisko ietvaru 1.–4. klasē skolēniem. Dotā momentā mēs izvēlējāmies tās tēmas, kuras ir bērniem tuvas un saprotams. Sāksim ar to, ka tuvākais, kas ir, protams, viņš ir aizgājis tikko skolā, un tātad tēma ir skola, māja, tuvākā daba, cilvēks un svētki. Līdz ar to tad ir tāda, ka šajās tēmās tiek iekļauts tas, kad bērns sāk apgūt un veidot vārdu krājumu gan verbāli, gan zīmju valodā, jo ne visi bērni nāk no nedzirdīgo ģimenēm, ne visiem ir skaidrs zināšanas par zīmju valodu, un līdz ar to paralēli jāmācās gan zīmju valoda, gan verbālā valoda. Un tad ar laiku jau 3.
4. klasē mēs liekam akcentu uz pareizu gramatisko lietojumu, izvairoties no sarežģītām definīcijām vai sarežģītiem teikumiem, sarežģītiem vārdiem. Tātad mēs pielāgojam šiem bērniem vieglā teksta izveidi, lai bērniem būtu vieglāk tas viss saprotams. Tātad, kā mēs redzam, tur apakšā rakstīts, ka formula ir vieglā valoda plus viegli saprotama gramatika. Tad tēmā skola, kā mēs saprotam, 1. klasē mums ir 3 darba burtnīcas vai grāmatas, kā teiksim, un tās ir no slovēņu, no slovēņu darba pieredze, teiksim, iegūta, un viņas ir 3, bet tas nenozīmē, ka tās ir 1., 2., 3. klasē. Tās visas 3 ir 1. klasē, kuras izmanto laika gaitā un visas pamata tēmas, kas nepieciešams tālākai apguvē 2., 3., 4. klasē. Un līdz ar to tad ir tā, ka, piemēram, grāmatā Saproti mani klasē 4. līdz 7. lapas pusē mēs varēsim redzēt, ka ir tieši tēma klase, kur apgūst pirmās iemaņas. Tas ir, piemēram, ka klase, skolēni, klases biedri. Tas ir pats tuvākais, kas šiem mazajiem bērniem ir saprotams. Un tālāk jau turpināt attīstīt valodas krājumu un izpratni. 2. klasē ir interaktīvais vingrinājums, kurā ir arī tēma par skolu. Un savukārt nākamais sarežģītais ir skolas telpas. Tātad tā arī ir tuvākā vide, bet mēs nevaram viņu tik uzreiz ātri apgūt. Un tas te ir nepieciešams pakāpeniskums. Un 4. klasē jau mēs paejam tālāk solīti, tas ir mana apkaime. Tas nozīmē tuvākais, kas ir skolai apkārt vai mājai apkārt. Un tāpēc šīs tēmas ir savā starpā ļoti, ļoti cieši saistītas. Un tātad no vienkāršākā uz sarežģītāko, no vieglākā uz grūtāko. Savukārt 5. un 6. klasē mums jau nāk klāt literatūra, un tur nepieciešams ir nedaudz vairāk piestrādāt, kā saka, jo 5. klasē latviešu bērnu literatūra ir balstīta uz latviešu autoriem. Un, ja atvērsim šo materiālu bērniem ar dzirdes traucējumiem, 5. klasē tur ir Latvijas karte, kur Latvijas kartē uzspiežot uz atbilstošajām vietām, parādīsies tieši latviešu autori, kā piemēram Ojārs Vācietis, Rainis Māris Čaklais, un arī latviešu tautas pasakas ir iekļauts šajā obligātajā literatūrā, un kā arī Anšla Viklīša romāns Pansija pilī un Jāņa Klīzēja romāns Cilvēkbērns. Un Annas Brigaderes Sulga motīvi, animācijas filma Sprīdīts. Lūk, un tad, ja mēs vēlamies uzzināt tuvāk par šiem autoriem, tātad mēs uzspiežam uz to Latvijas karti un uz to vietu, kur šis autors ir dzimis. Un tad vispirmais, kas parādās, mums ir autora tieši biogrāfija un viņa daļrade. Un tad mēs tuvāk iepazīstam nākamo viņa šo darbiņu, kurš ir vai no multiplikācijas veidā, vai filmu veidā, vai izrādes veidā. Un ko es ar to vēlējos teikt, kad strādājot, skatoties šos fragmentiņus, mēs tālāk varam izmantot arī darba lapas, kuras ir pielāgotas tieši atbilstoši šiem sižetiem. Tas attiecās uz latviešu bērnu literatūru. Savukārt 6. klasē ir tulkotā bērnu literatūra, kurā ir iekļauti pasaules bērnu autori, kā piemēram Šela Silversteina, Dāsnais koks, Tuve Jansone ar krājumu Tētis un jūra, un arī Arnolds Lobeles stāsts Krājums, Vardes un Krupja piedzīvojumi. Tur ir arī veikti fragmentiņi, tika izmantoti, un tāpatās kā 5. klasē tika izveidotas darba lapas, ar kurām var strādāt gan tekstā, gan veidot gramatiskos darba
teiksim, sacerējums, atstāstījums strādāt, kas ir ļoti nepieciešams tieši valodas attīstībai un rakstībai. Kā arī šajās klasēs, 5. 6. klasē, ir pie šiem darbiem stūrītī, labajā stūrītī augšā atstiņa vai QR kods, kurā mēs varam noskenēt, un mums parādās šis video, kas ir ļoti svarīgi tieši bērniem, jo, teiksim, mēs varam vispirms paskatīties šo video un tad strādāt ar tekstu, kuru var izprintēt no materiāliem skolot.lv. Tātad nepieciešams runāt par latviešu zīmju valodu kā atbalsta mehānismu latviešu valodas apguvē. Bērniem ar dzirdes traucējumiem ir tā, ka, lai iemācītos latviešu valodu, ir nepieciešams lietot, lasīt un rakstīt un klausīties. Bet ja bērns nedzird, tad, vai smagi runas vai dzirdes traucējumi, tad bērnam nepieciešams vispirms vērot, skatīties. Jo skatoties un līdzdarbojoties, tie apgūst nedzirdīgo zīmju valodu. Kā mēs zinām, ka Latvijā 2000. gada 1. septembrī stājās spēkā valsts valodas likums 3. pants, 3. punkts, kas nodrošina latviešu valodas zīmju valodas lietošanu un attīstīšanu nedzirdīgiem saziņai. Tātad tas atzīts par patstāvīgu un līdzvērtīgu valodu. Savukārt, veidojot tālāk materiālus no slovēņu pieredzes, mēs pārņēmām tieši skolēnu materiālu pirmkārt noformējumu, kur ļoti svarīgi akcents ir atverot atvērumā ir verbālais teksts, kur pretējā lapas pusē atvērumā ir zīmju valodas teksts, kurš ir ļoti saistīts un atbilstīgs tieši viens pret otru. Ja bērns nespēja izlasīt verbālo tekstu, viņš apskatās zīmju valodas zīmēto tekstu. Ja viņam tas arī rada grūtības, tad labajā stūrītī augšā ir QR kods, kur var noskenēt šo tekstu un apskatīties zīmju valodā, kas ir ļoti svarīgi. Kāpēc šis QR kods ir likts tieši? Kāpēc šis QR kods ir likts tieši labajā pusītē augšā? Kā mēs visi zinām, psiholoģiski cilvēks atver lapas pusi, pirmais, kur viņam acis skatās, ir uz labo pusi augšu. Un līdz ar to mēs likām tieši QR kodu cauri visiem materiāliem labajā stūrītī augšā. Tālāk, pārējot uz digitālajiem materiāliem, tātad mums ir ļoti svarīgi tieši saistīts kopā attēls, tātad verbālā valoda, latviešu valodas teksts, kā arī latviešu zīmju valoda, lai atvieglotu uztveri bērniem ar dzirdes traucējumiem. Ir šiem 3 rādītājiem, komponentiem jābūt ir kopā. Un, lai tālāk darbotos ar tematu, tātad veidotu un pilnveidotu valodu, mēs centāmies izmantot tos temats, ko jau iepriekš runājām, pār skolu, kas ir tuvākais, tātad skola, māja, daba un tā tālāk. Jā, savukārt digitālajos materiālos pēc šiem tematiem mēs tālāk veidojām uzdevumus vingrinājumus, kuri ir ne tikai vizuāli, bet arī kinestētiski, motoriski, ne tikai digitālā izpratnē, jo vizuāli ir ļoti svarīgi uztvert. Piemēram, kā jūs varbūt jau skolotāji ir izmēģinājuši, piespiežot uz verbālo vārdu apakšā tēmai, piemēram, skola vai ziema vai rudens, parādās labajā pusītē, līdz ar to zīmju valodā zīmētā zīme. Bērns, kurš vēl nav apguvis šo vārdu peļķi, piemēram, viņš var paskatīties zīmē, un tad viņš saprot, ka savā starpā viņi ir saistīti. Līdz ar to tālāk mēs veicinām bērnam tieši loģisko domāšanu. Ja ir peļķe, tātad kur viņai ir jābūt? Viņa nebūs mākoņos, viņa būs uz zemes. Un līdz ar to bērns ar roku velk šo interaktīvo materiālu, ar roku no vārda peļķa velk uz attēlu. Un tas jau
veicina motorisku. Kā arī atdarinot zīmju valodu, tas arī veicina motoriku. Tāpēc mēs varam teikt, ka tas digitālais materiāls ir ne tikai tajā interaktīvajā izpratnē, bet arī motoriskajā un vizuālajā. Bērniem ar dzirdes traucējumiem ir ļoti svarīgi tieši koncentriskuma princips, kurš izpaužās no tuvākā uz tālāko, kā jau mēs iepriekš minējām, saistībā ar tēmām. Bet tas attiecās ne tikai ar tēmām, tas attiecās arī par vienkāršāko un uz sarežģītāko, no praktiskā uz abstrakto. Tā kā mēs ņemam, mums viļās pa spirāli uz augšu no 1. klases, mēs apgūstam vārdiņus, piemēram, par kādu noteiktu tēmu kā ziema, vai skola, vai rudens, vai telpas, un tad mēs veidojam sākumā vienkāršus nepaplašinātus teikumus. Tad mēs pievienojam vēl vārdiņus, un tad mums veidojās jau vienkāršie teikumi. Tad veidojam tālāk jau 4. 5. klasē mēs sākam veidot jau sarežģītākus teikumus. Es vēlējos teikt ar to, ka valodas attīstība bērniem ar dzirdes traucējumiem netiek veikta vienā mācību gadā. Tā tiek veikta visu cauru, varētu teikt, visu 9 klases. Un tāpat tās izpratne no vienkāršākā uz sarežģītāko neveidojās 1-2 gadu laikā, bet tā veidojas visu cauri pat vidusskolā un pat tālāk. Un tikai šie bērniem ar dzirdes traucējumiem, tikai darbojoties praktiski, mēs varam palīdzēt attīstīt un pilnveidot abstrakto domāšanu. Līdz ar to, kad digitālajos materiālos mēs atveram šo lapas pusīti, jā, mēs redzam, pirmkārt, ko es vēlējos vēl pateikt, kad 1. klasei pašā apakšā saproti mani 3 zem ir tas interaktīvais alfabēts. Mēs ar to lepojamies. Jā, jo bērniem, kuri vēl nav apguvuši alfabētu, kuri nāk no dzirdīgo ģimenēm, tas ļoti labi palīdz, jo tur ir tā, ka ir drukātais burts, uzspiežot uz drukāto burtu, mums parādās zīmētais zīmju valodas burts, teiksim tā. Un tas bērnam var palīdzēt attīstīt, spēlējoties tieši izprast daktilās zīmes. Tālāk, ejot no 2. klases līdz 6. klasē, katrai klasē pirms digitālo materiālu lietošanas ir skolotāja ceļvedis. Tas ir ļoti svarīgs, jo skolotāja ceļvedī ir parādīti un norādīti ieteikumi, kā varētu izmantot tieši attiecīgās klases digitālos materiālus. Lūk, un šeit es vēlētos parādīt nedaudz, kā digitālie materiāli no 1. klases saproti mani. Tātad, dotā momentā bišķiņa tā lapas puse, bet nekas, bet doma ir tāda, ka, piemēram, mācoties par gada laikiem, mēs 1. klasē, 1. grāmatā apgūstam tieši konkrēti gada laikus. Un līdz ar to pēc tam nākamajā 2. klasē un savukārt 3. klasē mēs tos vārdiņus varam apgūt gan zīmju valodā, gan verbāli, un līdz ar to mums ir gada laiki, un mēs tātad apgūstam gada laikus, un tad tālāk mēs arī pakāpeniski arī apgūstam 1. klases, sākot ar 1. klases janvāri, jēdziens kā, piemēram, mēneši janvārs, februārs, marts, aprīlis, mājas, un to secība, un tad mums ir mēs iepazīstamies 1. klasē ar šiem jēdzieniem, bet savukārt tālāk jau 3. klases digitālajos materiālos, uzspiežot uz interaktīvais vārdu pārbaudes uzdevums, par cik tagad ir ziema, mēs varētu paskatīties ziemas priekus. Jā. Šeit mēs attēlā redzam pa kreisajā pusē
verbālos vārdus, savukārt labajā pusē ir zīmju valodas zīmējumi. Un pa vidu ir attēli, kā es jau teicu iepriekš, ka tiem 3 komponentiem vārdam, attēlam un zīmju valodai ir jābūt kopā saistītiem. Nu, lūk, varam pamēģināt. Skariņu. Tātad ņemsim vārdiņu, izlasam vārdiņu slēpes un liekam, piemēram, pie sniega vīra. Mums liekas, ka tas ir sniega vīrs. Tālāk mēs ņemam, skatāmies zīmju valodā, paņemam, piemēram, šo un liekam šeit. Un tā mēs saliekam visus, saliekam visus vārdus. Jā, varbūt mums ir kļūda, bet, lai mēs to pārliecināties, ka mums ir kļūda, tad mums ir nepieciešams saprast, vai ir vai nav. Nu, lūk, piespiežam vārdiņu veikt, un tam mums parāda, ir mums kļūdas vai ne. Ja mums ir kļūdas, un ja skolēns vēlās vēlreiz pārliecināties par savām prasmēm, viņš mēģina vēlreiz. Līdz laikam varbūt tās, ka tomēr, kad viss ir paveikts. Un ja sāk no jauna. Jā, bet ja viņam tomēr negribas šo uzdevumu veikt, un ja skolotāji saprot, ka šodien nav garas stāvoklis skolēnam, piemēram, ja, tad mēs spiežam uz nākamo daļu. Un šeit mēs arī varam iepazīt vārdiņus par ziemu, un tāpat tās kā par iepriekšējo sadaļu, jā, tātad visas ziemas parādības, gan putenis, gan sniegs, gan lāstakats, jā. Jā, un tad mēs redzam, vai ir vai nav. Nu, mēģinam, piespiežam atkal vārdiņu beigt. Un redzam, vau, kā mums šoreiz nesanāca. Mēs varam sākt no jauna vai arī atgriezties pie nākamās daļas, jo šim uzdevumam ir 3 daļas. Tātad tas ir pats vienkāršākais, ka iespējams ir apgūt vārdiņus gan zīmju valodā, gan verbāli. Savukārt jau tālāk 3. klasē uz priekšu mēs varam ar uzdevumiem un vingrinājumiem ziemas prieki. Šeit jau mums parādās teksts par ziemu. Tas jau nedaudz sarežģītāk. Bet, jā, ne jau visi uzreiz tā spēja izlasīt tekstu, un līdz ar to mums ir iespēja, kur labajā stūrītī augšā mēs redzam atstiņu. Bet piespiežot uz atstiņu mums vēl neparādīsies, bet savukārt paņemot telefonu vai planšeti, mēs varam noskanēt QR kodu un mums parādīsies šis teksts priekš bērniem, kuriem ir vājākas spējas, kuri nespēja izlasīt tekstu. Tātad mēs dodam jebkura veida līmeņa apguvi bērniem, kuriem ir dažādi zināšanas līmeņi un prasmes. Jā, tad mēs varam vēl paskatīties nākamo soli, kā piemēram, cik ziema tagad ir un tuvojās Ziemassvētki. Mēs varētu apskatīties interaktīvo uzdevumu Ziemassvētki. Šeit mēs redzam attēlu un redzam apakšā vārdiņus. Bet kā jau es teicu, kad, piemēram, ir ļoti svarīgs attēls un vārdi un zīmju valoda. Kopā visi šie 3 komponenti cieši saistīti ir. Piemēram, ja mēs tagad paņemtu un piespiestu uz vārdu, piemēram, piparkūkas, jā, mēs redzam, ka labajā pusītē mums parādās zīmju valodā zīmējums. Bērns to var atkārtot un nadarināt. Tad viņš saprot, ka tas ir viens vārds, bet 2 zīmītes iznāk. Bet tālāk, lai mēs saprastu, ka tiešām bērns ir sapratis to vārda jēgu, mēs meklējam attēlā, kur tad ir tās piparkūkas, kur mēs varētu viņas pielikt. Nē, nedara, nepareizi. Mēģinam vēlreiz, meklējam piparkūkas. Nē, nesanāk. Jā, mums sanāca, mums izdevās, mēs atradām piparkūkas. Tātad mēs tomēr esam sapratuši vārda jēgu piparkūkas. Un tā mēs varam attiecināt ar visus pārējos vārdus. Tas ir mums tā kā 3. klasē, bet kā jau es teicu, ka ir dažādi bērni, viņu dažādas spējas un līmeņi. Šos materiālu mēs varam pat izmantot 1. klasē, atkarībā no tā, kuru tēmu un kādus vārdiņus mēs mācāmies.
Bet savukārt, ja ir nedaudz sarežģītāk, tad mēs jau varam iziet uz nākošo uzdevumu, kā piemēram uzdevumu un vingrinājumu Ziemassvētkos. Kā jau es teicu iepriekš, kad labajā pusītē augšā ir QR kodi, un tur parādās surdo tulkojums zīmju valodā, un līdz ar to tas atbilstoši ir tam dotajam tekstam, kas parādās tālāk darba lapā. Bet man jāsaka tā, ka, kā jau es teicu, kad, teiksim, tie gudrākie bērni, kuri spēj paši izlasīt tekstus, tad viņiem šeit ir iespēja darboties ar tekstu un atteicināt arī ar attēlu, jo attēlu arī var izprintēt. Un tā ir kā sava veida otra darba lapa, kurā ir attēls un teksts. Un paši viņi tālāk var veidot teikumus par šo attēlu. Tas jau būs tas pēdējais solis faktiski. Ja? Nu, tāds ir ieskats šiem digitālajiem materiāliem, bet vēl es vēlējos teikt par to, ļoti svarīgi mūsu komandā. Tik ļoti svarīgi mūsu komandā bija tieši skolotāju ceļveži attiecīgajām klasēm. Tad, kad skolotāji vēlēsies tuvāk iepazīties ar skolotāju ceļvežiem, tas būs ļoti jauki, jo pirmās klases darba burtnīcās Saproti mani ir tikai darba materiāls tieši skolēniem. Savukārt skolotāju ceļvedī ir nedaudz vairāk. Tur arī, teiksim, ir papildus QR kodi un zīmju valodas tulkojums, skaidrojums, dzejolīts vai dziesmiņa, kurš nav skolēnu darba burtnīcās. Kā arī skolotāju ceļvedī pirmajā Saproti mani ir sīkāk un smalkāk aprakstīts tieši saistībā ar metodiskiem norādījumiem par zīmju valodas svarīgumu, kā arī, kā es teiktu, jo parasti skolotājiem metodiskie norādījumi nav. Un, ja mēs vēlamies iegūt kopistiskus rezultātus, vienotus panākumus, tad mums nepieciešami tieši šie skolotāju metodiskie ceļveži, lai mēs strādātu pēc vienota mērķa un iegūtu labākus rezultātus. Savukārt otrās klases skolotāju ceļvedī tas ir, kad otrajā klasē tur arī ir ļoti plaši un sīki un detalizēti uzrakstīti tieši praktiskie paskaidrojumi un izskaidrojumi zīmvalodas lietājumu mācību procesā, kā arī par interaktīvajiem uzdevumiem un vingrinājumiem, kas ir ļoti nepieciešams tieši sākuma posmā, sākuma skolā līdz 4. klasē, kur ļoti svarīgi ir tieši valodu krājumu veidošana un paplašināšana un pilnveidošana. Jo tālāk jau 5. 6. klasē tur atkal ļoti svarīgi ir tieši tā literatūras grāmatas lasīšana, jaunu vārdu, vecvārdu apgūšana, ko mēs veicam ar daktilēšanas palīdzību un ar zīmju valodas izskaidrojam šo vārda jēgu, būtību. Un vēl, ko es vēlējos tieši pieminēt, tas ir, ka ņemot vērā, ka materiāls ir izstrādāts tieši saskaņā ar pamat izglītības standartu saistībā un pilnveidots ar mācību saturu. Tātad ar nākamo mācību gadu tiks vērtēts skolnieku sniegums, un tieši otrajā skolotāju ceļvedī, otrās klases skolotāju ceļvedī ir sīki un smalki aprakstīts par skolēnu zināšanām, prasmes izvērtēšanas, kas nepieciešams, lai vairāk un detalizētāk saprastu šo lietas būtību. Tur ir arī izanalizēti un parādīti un izskaidroti tieši 2 skolēnu paraugi.
Vēl vēlējos pateikt to, ka šis materiāls vārda pilnajā nozīmē ir ļoti apjomīgs un ļoti piedomāts un izstrādāts attiecībā visām, teiksim, skolēnu līmeņu grupām un arī skolotājiem, kā metodiskie ceļveži ieteikumi darbā skolēniem ar dzirdes traucējumiem. Paldies par uzmanību, bet es vēlējos varbūt projekta vadītāja Jolanta Gūža vēlas vēl izteikties. Paldies visiem autoriem par ieguldīto darbu un īpaši arī Inārai par izstāstīto, ko šis materiāls sevī ietver. Ja? Un varbūt, ka šodien mēs tā nevarējām tā ļoti interaktīvi parādīt, jo liela daļa no mācību materiāliem tiešām veidot interaktīvi. Es vēlreiz gribēju atgādināt to, ka visi mācību materiāli ir pieejami Skola LV platformā. Un tad brīdī, kad kāds no jums pamēģinās, gan paši varbūt, kad apskatīties, kāda ir materiāla un tīpaši pamēģinās darbā ar skolēniem, tad, ja jums, protams, rodas jautājumi, jā, tad rakstiet e-pastā uz projektu Skola 2030. Arī šeit zemāk ir norādīta informācija. Un pēc šī webināra arī, cik mums ir veidots ieraksts, tad to mēs, ja jums tāda interese būs, tad mēs arī nosūtīsim. Noslēgumā es novēlu bērniem priecīgi mācīties un skolotājiem, lai jums ir prieks par to, ka bērni ne tikai ar prieku mācās, bet tas rezultāts ir veiksmīgs un ir ļoti atbalstošs un palīdzošs bērniem, kuriem ir tik ļoti svarīgi apgūt, kā teikt, divas valodas, gan zīmju valodu, gan arī ļoti labu, bagātīgu un krāšņu latviešu valodas apgūtu. Paldies! Lai veicās!